Beidzamo 2 gadu laikā dzīve kļuvusi jaukāka gandrīz 600 mazajiem cēsiniekiem, jo vienlaikus savesti kārtībā visi bērnu dārzi. Tas izdarīts Eiropas naudas atbalstītā projektā, ko administrējusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Galvenais uzsvars tika likts uz bērnu drošību, uz higienas prasībām, uz ugunsdrošību. Vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs pārmaiņas nebija piedzīvotas kopš to uzcelšanas. Mūsu dārzņiem Eiropas projekts ir iedevis daudzas lietas. Ir apmainīts iekšā 40 durvis, daļai korpusa durvis bija no 63. gada. Un tad vēl ir, protams, apmainīts arī grīdas. Te atjaunotas arī kāpņu telpas un ventilācijas sistēmas, bet bijusī veļas mazgātuve pārtapusi par mazo zāli. Savukārt pirmais dārziņš, kurš atrodas nevien gleznainā vidē, bet arī vēsturiskās apbūves ēkā, ieguvis jaunas koka durvis un logus, kā arī atjaunotu elektroinstalāciju. Specializētajā bērndārzā rūpējas par drošību ieviests durvju kods ar saziņas pogu, bet omulību vairo izremontētie sanitārie mezgli, virtuvītes pie grupu telpām, kā arī atjaunotās grīdas un līdzsvarotais apgaismojums. Tā kā mēs esam redzes bērndārs un valodas attīstības bērndārs, apgaismojumam ir ļoti liela nozīme. Tas ļoti palīdz arī bērnu redzes attīstībai. Ziema te nebaida, jo bērnu dārza 2. korpusam atjaunots jumts un nosiltināta fasāde. Pie jauna, slīpā jumta tikusi arī 3. pirmsskolas izglītības iestāde. Ieliktas arī ugunsdrošas durvis, bet mazuļi tagad rotaļājās atjaunotās nojumēs. Ļoti labi šie jaunie jumti pārmainītie, tās logi nomainīti. Viņi daudz drošāks tās nojums bērniem kļuvuši. Sēžot darbā, es zinu, ka bērns ir drošībā.